Kubernetes. Nu, šis ir mans certifikāts. Šo video sērija būs par kā tu vari tādu iegūt. Cik laika tev tas aizņems? Nu, tā, 3 līdz 5 dienas. Atkarīgs no tavas sagatavošanās. Es esmu DevOps coach Uldis Karlovskis. Kādi gandrīz 20 gadi IT pasaulē, gan engineerings, gan vadības jautājumi. Esmu palīdzējis daudz kompānijām kļūt ātrākām, labākām savos procesos un arī daudz inženieriem savā karjeras izaugsmē. Un droši pačeko, kas notiek community pasaulē. Gatavošanās CKA eksāmenam vajadzētu būt tāds straightforward process. Tātad aizejam uz Linux Foundation, nopērkam kursu, būs video par gandrīz to. Izejam cauri apmācības materiāliem, tad paskatāmies kaut kādus, izejam cauri simulātoram un it kā gatavs. Not really. Tāpēc visa šī sērija ir par kā to izdarīt dziļāk, labāk, tādā līmenī, kāds ir nepieciešams eksāmenam. Par Linux Foundation kā tādu. Protams, ļoti labs resurs, ļoti labs materiāls, bet varbūt, ka es personīgi savu laiku pavadīju dēļ tā, kaut kur mazliet nelietderīgi, ja mēs runājam tieši par certifikāciju. Tur ir pār un ap arī citām lietām. Tātad kaut kas, ko Linux Foundation iesaka, ir, ka ir ļoti labi jāpārzina OpenSSL, JournalD, SystemD, etcd, CTL, šie te rīki, ka ir jābūt tajos zinošam. Not really. Vismaz pašā eksāmenā tas nebūs vajadzīgs. Par to runāsim. Tad tomēr iziet cauri apmācības materiāliem, ko dod Linux Foundation, ja tādus nopērkat, tas pavisam noteikti nāks par labu. Ko es neieteiktu darīt, ir mēģināt palaist Kubernetes klāsteri uz sava laptopā, kuram ir, teiksim, 16 gigabaiti rama, kaut kāds 10. Windows, un tagad virtuāli boksā taisīšu smuki virtuālās mašīnas un laidīšu klāsteri. Tas strādā, tas ir izdarāms, bet tā var nodedzināt diezgan daudz laika, tīpaši brīdī, kad vajag saprast, kā tieši virtuāli box specific networkingu pieslēgt. Tas nav tā vērts. Labāk meklējiet jau gatavus resursus, ir tādi bez maksas arī, un dariet savas lietas tur. Instrukcijas par kā palaist klāsteri no nulles šobrīd, šodien jums nevajag. Ja? Kaut kas, kam ir vērts pievērst uzmanību no apmācības materiāla un vispār, lai spētu pilnvērtīgi darboties ar Kubernetes resursiem, būtu jāpamācās, jāpārzina Helm vai Helm charti, bet arī tie eksāmenā nebūs vajadzīgi. Tāpēc uz to pārāk neiespringstiet. Arī apmācības materiālos ir minēts, ka ir runāts par Calico, par Flannel un par daudz visādiem CNCF rīkiem. Eksāmenā par to nevajag. Tagad par to pārāk neiespringstiet, ok? Bet tomēr, ko ir vērts iegaumēt kārtīgi paskatīties, ir šie te. Sāksim ar OpenSSL. Nav jāpārzina pati utilīta, bet šī te komanda
OpenSSL X509 -nowout -text -in un tad certifikāta fails jums spēs dekodēt informāciju, kas ir ierakstīta certifikāta failos. Nav 100%, ka to vajadzēs eksāmenā, bet var noderēt. Tālāk, nākamais. Kā atkodēt sekretus? Sekrets nav kriptēts. Sekrets ir vienkārši kodēts Base64 šajā formātā. Tātad paņemam failu, katojam, cat, sekretu un palaižam caur Base64 decode un redzam, kas ir rakstīts sekretā. Ok, tālāk. Kā aizvietot teksta stringu ar citu stringu? Vērts iedomāties, ka tas var palīdzēt, lai vienkārši izgrieztu kaut kādu tekstu ārā no stringiem. Tātad ar SED sintaks šeit. Nākamais, dažreiz šajos uzdevumos eksāmenā vajag saskaitīt kaut kādus objektus. Dažreiz to var darīt ar roku, varbūt pat tā ir ātrāk, bet komanda CWV, precīzāk, CWV-L jums saskaitīs rindiņas. Tātad, ja mēs varam uztaisīt outputu komandlainā, kas izvada tur 5 rindiņas, tad ar šo te komandu mēs varam tās saskaitīt kā 5. Var noderēt. Tālāk, mēs parasti dzīvē lietojam grep komandu, lai atlasītu rindiņas, kur ir mums interesējošais strings. Netik bieži mums ienāk prātā, vai mums ir vajadzība, ka vajag kaut kādas rindiņas atmest nost. Tātad excluding. Priekš tam -v. Ok? Tas ir tātad to exclude a string. Nākamais TAC aiz paipa, kas pārkārto outputu pretējā virzienā. Tātad iztēlojieties, ka jums ir kaut kāds lists ar informāciju, kas ir sakārtota ascending, tā kā augošā secībā. Un var gadīties uzdevums, ka ir jāsakārto dilstošā secībā. Priekš tam var palīdzēt TAC aiz paipa. Nākamais print-env. It kā obvious, bet var aizmirsties, ka tas ir print-env, lai izdrukātu visus environment variables, un tad varam ar grep izvilkt, ko vajag, atmest lieko un tam līdzīgi. Ļoti populāra komanda NSLookup, lai saprastu, vai vispār DNS atpazīst kaut kādu nosaukumu. Piemēram, mēs uztaisam servisu vai kādu objektu Kubernetes klasterī un neesam pārliecināti, vai tas vispār strādā, vai tas vispār nolasās. Tad NSLookup no, piemēram, klastera iekšpuses no kāda konteinera palaižam pret kādu citu servisu, redzam, atgriež IP adresi vai neatgriež, vai vispār kaut ko atgriež. Ļoti vērtīga lieta. Obvious, where is kubelet? Ir uzdevumi, kur ir jāzina, kur ir kubelet, var aizmirsties, varbūt kāds pārvietojas. Tātad, where is kubelet? Vajadzētu atrast precīzi, kurā vietā šī utilīta uz file sistēmas atrodas. Un visbeidzot, šis te export DR vai precīzāk dry run client un tāda outputs YAMLā tiek izmantots ļoti populāri, lai vienkārši saīsinātu komandu, kas ir jāraksta, lai liktu Kubernetes klasterim, nevis klasterim, lai liktu kubectl utilītai, nevis veikt izmaiņas klasterī, bet sagatavot
izmaiņas lokāli un tad izvadīt YAML formātā, kas tad tiks darīts. Šādā veidā var uzģenerēt dažādas YAML manifestus, lietot šo deklaratīvo approach, kas ir daudz labāks nekā rakstīt vienkārši komandlainā, tādā profesionālā vidē. Bet šis palīdz arī ļoti eksāmena sākumā pat ļoti daudzies arī vispirms nodefinē šo kas saglabājas pēc tam visu eksāmenu, un jebkurā brīdī, kad man vajag kaut ko izvadīt, nevis sūtīt klāsterim no komandlainas, ierakstu procentzīmu DR un iegūstu outputu. Tālāk. Mazliet par specifiskām tieši Kubernetes utilītām, kuras ir, ne jau jāpārzina no A līdz Z, bet ir jāatcerās tie nosaukumi, ir jāorientējas, ko tā lieta dara un kas ir tās tipiskās darbības. Tātad, pirmkārt, Service Kubelet status. Ar šo mēs varam paskatīties uz nodas, ko šis Service Kubelet vispār, kāds ir tā status. Caur Service Kubelet mēs varam to restartēt. Kubelet ir tā kā pamata komponente, tas ir galvenais servis, lai vispār Kubernetes noda varētu strādāt un no tā jau un tālāk notiekās citas lietas. Tad, ja šis Service Kubelet status nestrādā, tad iespējams, ka ir jāvēršās jau pie systemctl, kas ir Linux utilīta, un caur to sākam skatīties, kas vispār notiek ar servisu, ar wrapperi priekš šī Kubelet vai varbūt arī kādiem citiem servisiem. Systemctl daemon reload. Tajā brīdī, kad lieto šīs utilītes, piemēram, restartē servisu vai izmaina servisa konfigurāciju, tad vispār Linux sistēma pati pateiks, palaidiet šo komandu, bet tomēr būtu labi iegaumēt. CreCTL kopumā utilīta, lai varētu uz nodas redzēt visu par konteineriem, kas uz tās atrodas. Gan statusu, gan detalizētāku informāciju par CreCTL PS, piemēram, izvadīs visus konteinerus, kādi šobrīd uz nodas ir strādājošā stāvoklī. Un tam līdzīgi var ļoti noderēt, ja ir uzdevums iet pētīt tieši uz nodas, kas notiek ar konteineriem. Varbūt uzdevums saskaitīt, cik konteineru uz nodas strādā. Ejam uz nodi, ņemam CreCTL, PS, saskaitam, darīts. Tad ļoti bieži vajadzēs redzēt, ko redz konteiners. Kā to izdarīt? Ieejot iekšā konteinerī un tad izpildot attiecīgās komandas. Protams, ka ne visos konteineros tas tā uzreiz strādās, bet tātad svarīgākais iegaumēt kubectl, exec, tad vai tas ir pods, vai tas ir konteineris. Ja podam tikai viens konteineris, tad sakam pods. Ja podam ir vairāk konteineri, tad norādīsim container. Un beigās -it, -, un tad komanda, kādu gribam palaist uz konteineru. Vai varbūt vienkārši komandas vietā sh un hops, mēs esam konteinera vidē, varam izpildīt visas komandas, kas konteineram ir pieejams. etcd-ctrl, tātad ir priekš etcd datubāzes menedžmenta, nav jāpārzina tā utilīte. Ir jāzina, ko tā dara, un pašas komandas ļoti viegli varēs atrast Kubernetes dokumentācijā, principā copy-pastot visu, ko vajag.
divi ceļi, kuri ir jācenšas iegaumēt, tātad ir Warlib kubelet, kur atrodas kubelet konfigurācija. Ja būs problēmas ar kubelet, tad caur pirmajām komandām varēs izvilkt šo te ceļu visticamāk. Bet ja nu kāds ir speciāli samainījis, uzdevumu pēc samainījis šo te ceļu, labāk zināt apmēram, kur tas atrodas. Tātad Warlib kubelet. Bet vēl svarīgāk ir etc Kubernetes manifests, kurā ir visi pamata faili, pamata konfigurācijas, kad Kubernetes klasters startējas uz control plane nodas, uz galvenās nodas, tad kur tiek iegūta informācija par sistēmas resursiem. Un šis te ceļš, etc Kubernetes manifests, ir jāzina diena vai nakts. Protams, ka būs jāzina vēl daudz vairāk, varbūt kaut kas no tā, ko es tikko teicu, ir overwhelming un confusing, bet es speciāli iedodu šīs lietas uzreiz, lai tagad jau sāk par tām domāt, lai jau sāk iesaisties atmiņā, jo šīs ir jāzina no galvas.